Viss šis projekts ir nejaušu aktivitāšu sakritība vai notikumu sakritība. Šī pēc būtības ir vairāk kā kopienas kultūra telpa. Tā kopiena viņa ir ne tikai vietējā, bet pēc būtības kā latviešu. Ja man izdosies, būšu laimīga šeit iedzīvināt stāstus par Latvijas galējiem. Galēji bijuši vienmēr stūrakmeņi, jebkurā apdzīvotā vietā, vidē. No viņiem veidojās komunas un miesti, vai vēlreizāk sakot, viņi bija centrā. Visu savu prasmi un spēju izkalt, sākot no darba rīka, beidzot ar ratiem, naglām un saimnieciskām lietām. Teiksim tā, pēc pirmā gada, pavadot dažādas aktivitātes šajā ēkā, janvārī es sapratu, ka ļoti gan es, gan telpa, gan vieta atbilst vārdiem. Ceļš parādīsies mirklī, kad tu pa viņu iesi. Tā tas te lēnām arī viss notiek. Darbs dara darītāju. Galvenais mērķis šai vietai, pretēji visiem apstākļiem, dot viņai otru iespēju. Dot viņai iespēju būt ne tikai fiziski, bet arī būt iecienītai un iemīļotai vietai, kur cilvēkiem atbraukt. Lai šo vietu uzturētu dzīvu un patiesu, es ļoti meklēju cilvēkus, kuriem ir pieredzes stāsts, atmiņu stāsts, kā līdz dzīvotājam, kam ir ko pastāstīt par to, kas ir bijis šajā ēkā, kas ir pieredzēts, kas ir satikts, kas ir noticis. Un otra iniciatīva ir aicinājums jebkuram, katram, bērnam, pieaugušam, senioram, tiešām jebkuram kļūt par daļu no Smēdes nama, uzrakstīt savu leģendu, savu stāstu, izdomāt stāstu, kurā tieši vai pastiprināti ir iesaistīti kalēji. Katrs pats savs laimes kalējs. Tas, uz ko es aicinu, tas ir rakstīts šeit augšā. Tas ir drosme sapņot, bet sapņot tā, lai tas realizējās rīcībā. Katram savu. Katram saistīti ar ģimeni, kam ar biznesu, kam ar patriotismu, kam ar vienalga kā. Bet tie cilvēki ir pašpietiekami, kas realizē savus sapņus. Latvieši ir ļoti radoši, ļoti talantīgi, un es domāju, ir to vērts izcelt.